Labvakar, cienījamās dāmas un godātie kungi. Leģendārā vācu komponista Karla Marija fon Vēbera populārā melodija no operas Burvju strēlnieks brasa ansambļa Mednieku rūteres izpildījumā mums šodien droši atgādināja un pieteica, ka Latvijas Mednieku savienības organizētā īsteni tradicionālās gada balvas medniecībā 2022 ceremonija ir sākusies. Paldies ansamblim Mednieku rūtēs. Ir zināms fakts, ka medības ir viens no senākajiem cilvēku nodarbošanās un barības iegūšanas veidiem. Kā liecina statistikas dati, tad kopējais mednieku skaits Latvijā ir ap 25,000 cilvēku, aptuveni 1,3% Latvijas iedzīvotāju. Un medību procesus nosaka medību likums un medību noteikumi. Ir jāatzīst, ka mednieki rūpējas par Latvijas mežiem gan par to faunu, gan floru, un tas ir būtiski. Šī ir jau 9. gada balvas medniecībā pasniegšanas ceremonija, tā kā pilnīgi droši mēs varam teikt, ka šī kļūst par stabilu tradīciju Latvijā medniecībā. Vidējais laureāts ir kļuvis jaunāks par šiem gadiem. Tā kā tā ir pozitīva tendence, tas nozīmē, ka mums ir šī paudžu maiņa un kaut kāda tradīciju pārmantošana, ka medības nav izmirstoša joma, ar kuru nodarbojas daži sirmgalvī, kuri citu varbūt neko nemāk vai negrib darīt, bet medībās nāk arī jauni cilvēki, un tas pilnīgi noteikti ir apsveicami. Sāksim balvu pasniegšanas ceremoniju. Balva par ieguldījumu medniecībā reģionā Kurzeme. Skrundas selektīvo medību kluba apvienība dibināta ar mērķi vienoties par pareizu pārnaģu populāciju apsaimniekošanu un selektīvām medībām. Pirms apvienības dibināšanas laikposmā no 2012. līdz 2014. gadam Kazdāngas un Skrundas trofeju izstāžu organizatori varēja būt lepni, ja izstādē izdevās eksponēt kaut vai 5 zelta medaļas vērtībai atbilstošas stalpriežu ragu trofejas. 10 gadi vēlāk šāds raudas trofeju skaits pieaudzis lavīnveidīgi. 2020. gada Skrundas izstādē bija eksponētas 20 zelta medaļai atbilstošas stalpriežu trofejas. 2022. gada Kazdāngas izstādē 37 zelta trofejas. Romāns Miloševskis un Ansis Freimans no Mednieku kluba Poriņi, Kaspars Juzums no Raņķiem, Ivars Švalbe no Laidu mednieka, Jānis Segliņš no Snēpeles, Normunds Lācītis un Indulis Zīlītis, kurš arī ir apvienības izveidošanas iniciators no Mednieku mašķernieku kluba Skrunda. Ir tie vīri, kuri līdz ar saviem dombiedriem tālāk attīsta medību klubu apvienību. Balvu Skrundas selektīvo medību klubu apvienībai pasniedz Ivars Lodiņš. Skrundā gāja ļoti vienkārši, jo mums priekšā bija Saldas apvienības un Aizputs apvienības piemērs. Mums atlika tikai savākties. Šodien tie rezultāti redzami. Lai jums iet tikpat labi. Balva par ieguldījumu medniecībā reģionā Zemgale. Juris Puškevits atzīst, ka varbūt tāpēc, ka mans tēvs Eduards bija ģeologs, es vasarās bieži devos līdzi viņa darba ekspedīcijās pa Latviju, un laikam tādā veidā arī bija ticis pie romantiskā sapņa par dzīvi mežā ar plinti un suni dabas ielokā. Tā tiešām bija. Tiesā, es toreiz vēl lāgā nesapratu, ko tā gribēšana nozīmē. Nesapratu, vai dzīvošana mežā nozīmē mežsarga amatu vai vienkārši medīšanu. Bet jā, tāds sapnis bija gan. No kurienes kāpēc? Nezinu. Par pilntiesīgu mednieku viņš kļūst 1982. gadā, kad mācās 2. kursā un par saviem skolotājiem medībās bez šaubīšanās nosauc Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas mācību spēkus Andreju Dreimanu un Alfonu Grīnfeldu. Un balvu Jurim Puškvicam pasniedz Ivars Lodiņš. Kundze man lūdza nebūt garām, jo nevienam nepatīk klausīties garas runas.
Tāpēc es no visas savas 5,5 stundu intervijas ar mūsu ļoti cienījamo Didzi Pakalnu 3 teikumus paņēmu. Varbūt mazliet pārveidoju, bet vēlējumu formā. Pirmais. Nekad neesam vienaldzīgi. Ir jāiesaistās. Man nekad nav bijis vienalga. Otrais. Neviens mednieku klubs nekad nebūs labāks par tā vadītāju. Tātad vadītājs ir tas, kas nosaka, kāds būs klubs, kā medīsim un kā virzīsies mūsu medniecības ideja tālāk. Visbeidzot, 3. Mums nekas nepieder no tā, ko mēs protam. Tas ir jānodod tālāk. Tātad saviem pēctečiem. Paldies par izrādīto godu! Balva par ieguldījumu medniecībā reģionā Sēlija. Jānis Censonis ir Starptautiskās medību un medījuma dzīvnieku aizsardzības komitejas eksperts kopš 1975. gada. Viņš ir rīkojis daudzas medību trofeju izstādes Latvijā, Baltijas valstīs un citur. Kopā ar Gunāru Skribu un Vasiliju Bojārski piedalījies Jaunjelgavas briežu dārza izveidē 1973. 74. gadā projektējis un uzbūvējis zivju dīķus Vitkopu dīķī un uz Vitkopu upītes. Jāņa Censoņa darba mūžs ir saistīts ar mežziņa profesiju. Jānis Censons atzīst, ka medības mans īstais darbs visa mūža garumā un piemetina, ka visa sava medību laika gaitā vienmēr esmu bijis selekcionārs, var teikt arī saimnieks, medību saimnieks, nevis azartists, kurš nedomājot ķer to, ko dabona meža dāvā, un vienmēr atgādina, ka esmu meža saimnieks. Tas ir īstais apzīmējums, tas ir atslēgas vārds, kas sevī ietver gan meža audzēšanu, gan meža kopšanu, tātad kopšanu, kas paredz, ka mežs tiek arī dzīvniekiem un putniem. Balvu Jānim Censonim pasniedz Haralds Barviks. Godājumie mednieki un viņu mīļās kundzes, radinieki, es esmu pavadījis visu mūžu, 70 gados jau piedalījies medībās, 60 gadus bijis oficiāls mednieks. Un tāpēc es gribētu medniekiem visiem novēlēt domāt, būt īstiem saimniekiem savvaļas dzīvnieku regulēšanā pēc savas sirdsapziņas, nevis kaut kādiem šad tad izdotiem pseido likumiem. Visu labāko jums novēlu un ne pūciņas, ne spalviņas. Balva par ieguldījumu medniecībā reģionā Vidzeme. Andris Ruicēns ir īsts medību profesionāls vārda vispatiesākajā un plašākajā nozīmē, jo medības ir gan viņa darbs, gan neatņemama dzīves un ikdienas sastāvdaļa. Andra veikumu medībās var droši saistīt ar Latvijas vārdu nešanu pasaulē, gudrinot mūsu dabu, dzīvniekus un arī cilvēkus, kas šos resursus apsaimnieko. Andris savu medību darbu veic profesionāli un ar lielu atbildību, un uz viņu vienmēr var droši paļauties. Par savu medniecības skolotāju Andris Ruicēns uzskata Arni Žējeru 2019.